Latviešu jūtuberis Edgars no Anglijas ir guvis lielu popularitāti ne tikai Latvijā, bet gan arī ārzemēs, iedvesmojot savus skatītājus ar čakliem darbiem īrētas mājas dārziņu. Diemžēl Edgaram nav savas mājas, bet viņš cer, ka kādu dienu varēs iegādāties arī savu māju, kurā varēs čakli darboties. Mēs devāmies pie viņa ciemos uz Anglijas pilsētiņu Lūtonu, lai personīgi redzētu paveiktos darbus un uzzinātu, kādi ir plāni nākotnē. Edgars ar mums padalījās, ar kādām grūtībām viņš ir sastapies būvējot jaunu sētu. Grūtības īstenībā bija daudz, tāpēc, kad pirmkārt tā nav mana sēta, tā nav mana māja, un būvēt priekš kāda to vienkārši tāpatās, īstenībā tas jau ir diezgan grūti, es jums pateikšu tā. Bet tā kopumā man īstenībā liekas, ka zemes rakšana bija smaga, krāvu piegāde, un tad to visu izgruzīt vajag. Neviens man normāli nevar palīdzēt. Es tos betonus normāli nesāju, viņi 70 kg svar. Tā kā cilvēks, resns cilvēks. Kā arī viņš piebilda, ka vairs nevēlas strādāt par velti. Personīgi. Pietiek no manis, es vairs nestrādāšu pa velti, tāpēc es sarunāju ar šīs mājas īpašnieku, kuram pieder šī māja. Viņš ir īpašnieks, tāpēc, ka viņš ir nopircis to māju kaut kādas gadus atpakaļ, un es tagad te dzīvoju. Un es viņam teicu, ka es nestrādāšu pa velti, tāpēc tu man maksā par sētu vai nemaksā par sētu, un es viņu nedarīšu. Tāpēc mēs sarunājām, un viņš piekrita, kad viņš man maksās par maniem darbiem, bet joprojām vēl nav samaksājis. Šitie ir laba plasmas tādi, viņi daudz lētāki, es jums pateikšu, un nav betons, un viņi īstenībā ir nenormāli viegli, kā redziet, un daudz vieglāk ar viņiem strādāt. Es nezināju par tādiem, es domāju, ka ir betoni vienmēr, bet izrādās, ka arī ir plasmas. Un arī ir koka. Pielīdzināja zemīti, kā redziet, un tad te lēnām cēlāmies uz augšu. Lūk, te. Tur, te, viss kā gāja, un šitā viss te pielīdzināja. Armatūru atrada Romam. Mēs pamanījām, ka jūs metat vecos krūmus kaimiņa dārziņā, vai jums neliekas, ka tā darīt nevar? Kas to redzēs? Pofik, tie kaimiņi vispār panāc šur pasties. Īstenībā viņi neko neredzēs, jo viņiem dārziņš te vispār ir aizlaists. Lūk, jūs varat redzēt tur tālumā. Riktīgi krūmē. Tas, ka es te piemetu bišķiņu te klāt, tas jau īstenībā neko nemāja. Padomā, kaut kādu zariņu te uzmest virsū. Nekas jau tur nav. Sīkums vienkārši, saproties. Kā redziet, Edgaram viss ir zem kontrols, un viņš zina, ko dara, cerēsim, kaimiņš nedusmosies. Mēs jautājām Edgaram, vai viņam patīk dzīvot Anglijā. Edgar, vai jums patīk dzīvot Anglijā? Anglijā jau dzīvot nav slikti, bet tomēr, ziniet, kāda mana dzimtene. Dzimtene tomēr, kā man sauc atpakaļ, Lēčplēs, Tautumeitas, Latvijas himna un vispārējais. Tas man Lido, šašliki, kartupeļu biezens, tā tālāk. Viss tas man ļoti pietrūkst Anglijā. Tāpēc es nezinu. Vai es gribētu atgriezties uz Latviju? Protams, ka gribētu, bet ko es tur darīšu? Kas es tur būšu? Es būšu vienkārši parasts cilvēks. Man būtu jāiet strādāt Rimčikā kaut kādā pa minimālku. Maksāt nenormāls nodokļus vidam, saproties. Nezinu. Šito es izraku arī. Tas bija tur zemē viss iekšā. Un kas to vispār izdarīja? Čuš kaut kāda. Pagaidiet, es tūlītās atnākšu. Man gribās padzirties. Tūlītās. Bļaļ. Saimāļ tā televīzija, bļaļ. Nākuši, bļaļ.
No bērnu sievieti, to parādīšu tūlītās. Kā jāsvarnā. Ko jūs novēlētu saviem latviešu sekotājiem? Tas laikam būtu tikai viens un visparastākais un loģiskākais no visiem novēlējumiem, ko es varētu novēlēt, tas ir spiest paldies pogu, kas ir zem maniem video, kur jūs varat donēt kaut kādu kapēciņu man, lai uzturētu šo kanālu pie dzīvības un lai es varētu bērniem, vismaz reizi nedēļā nopirkt maizīti ar sviestu, saproties, varbūt sev šņabīti. Šī bija reportāža no Anglijas. Paldies visiem skatītājiem! Ar jums bija reportiere Anna Vasilevska un Andris Saustariņš kā kameras operators.